Un šorīt no rīta atkal bija zvans no vienas kundzītes no Daugavpils puses. Viņa saka, nu, pastāsti dēls par tiem kūdras maisiem. Vai tad jebkurā parastā kūdras maisā es varu stādīt iekšā sev zemenes? Gandrīz jau jā, bet tas, kas pie manis ir šie kūdras maisi, kas te angliski ir growing bags vai audzēšanas maisi, viņi tomēr ir īpašāki un speciāli ražot taisni priekš zemenēm. Jo te iekšā šitajā maisā ir 45 litri, un pilnīgi labi šeit jūtās 6, nu, manā gadījumā es lieku pat vairāk, 7 un 8, bet priekš audzētāja vienkāršā pilnīgi pietikt ar 6 stādiem. Tas, ka te tādi 3 rimbuļi kā mērķi, tas nav, lai šautu zvirbuļus, pa mērķi nē, te ir stāda ar iekšā gurķus un tomātus. Bet ja zemenes, tad šajā maisā liekam vienā rindā 1, 2, 3, 4, 5, var 6. Bet ja pietrūkst vietas, liekam 5. 5, 6 priekš iesācēji ļoti labs risinājums. Maisam apakšā izduram caurumus, lai viņš liekais mitrums notek, ja? Un liekam iekšā 6 stādus. Un kas ir svarīgi, ka tajā maisā augsnes pH šeit ir 5,5, 6, tāds kā zemenē ir optimāls. Un šeit klāt ir 10% perlits. Ja, tātad perlits tādi balti graudiņi, kas to substrātu padara īrdenu, jo pretējā gadījumā viņš ātri sasēžās, saplok un tā zemenes sāk smakt, ja, nu, pietrūkst skābeklis. Un šādos maisos mēs zemenes audzējam, varam audzēt līdz pat 3 gadiem. Ja. Pirmajā gadā ir ļoti labi, otrajā gadā nu, vajadzētu bišķiņ padarboties ar mēslošanu vairāk. Trešajā gadā arī vēl ir, nu, nav ogu vairs daudz un ļoti, ja, bet 3 gadus mēs varam audzēt šīs zemenes šajos maisos. Protams, kad pa ziemu šo maisu vajadzētu ar visām zemenēm turēt uz zemes, ja, un tur ir nianses. Ja. Ja gribās zināt nianses un tā precīzāk visu, tad jāzvana man. Paskaidrošu, pastāstīšu. Tagad arī mājaslapā www.augstzemenes var daudz ko redzēt. Būs arī pieredzes stāsti un būs kļūdas un ieguvumi, zaudējumi, plusi, mīnusi. Nu, lai tā bilde būtu kopā. Bet pie manis ir audzēšanas maisi, es pats audzēju un dalos ar to, kā māku.